Sveiki, brīnumdari! Klāt ir Ziemassvētku brīnums, un šodien mēs ar tevi gleznosim rūķi, Ziemassvētku rūķi. Tev būs nepieciešams garants kartons vai nu papīrs, kā arī krāsas, gužkrāsas, zīmulis un pacietība. Paņem zīmuli, sāksim zīmēt. Apmēram pa vidu šai garnai lapai es uzzīmēšu lielo rūķu degunu. Jā, pamēģini arī tu. Un tagad mēs velkam šādu kapilīti, tā būs bārda uz leju. Lūk, tagad rūķim acis nebūs redzams, jo cepuri būs uzkritusi uz acīm, bet skaistā cepuri būs garena un skaista un vijīga. Ja, lūk, cepurīte. Un tagad ir palicis ķermenis. Kažociņš ir gatavs. Šeit nezīmēju līdz galam, jo šeit man būs nepieciešams uzzīmēt kājas. Vienu un otru. Rūķis gandrīz ir gatavs. Zīmuli varam likt malā. Es nodomāju, vienkārši sarkana cepura nebūs tik interesanti. Tāpēc es nodomāju, ka mana cepura būs neparasta. Es uzzīmēšu svītras, zigzagus, un cepura man būs divās krāsās. Lūk! Un tagad es ņemu otru. Pirmā krāsa tu vari izvēlēties jebkuru krāsu, kāda tev patīk. Es ņemu tagad sarkano. Un iekrāsoju uzmanīgi pirmo laukumu. Lūk, mazajam rūķim būs gandrīzai gatavs viens laukumiņš cepurei. Šeit atstāju tukšu un krāsoju nākamo laukumu, kurš ir ļoti interesants. To nav tik viegli iekrāsot, bet es pacentīšos būt pacietīga. Un iekrāsot uzmanīgi un kārtīgi. Tu jau zini, ja tu nevari paspēt, uzspied pauzi. Ziemassvētku rūķīši nes dāvanas, vai tev arī? Viņi palīdz Ziemassvētku vecītim, jo bērni ir daudz. Lūk. Un es vēlos, lai manam rūķītim arī kažociņš būtu sarkans. Tāpēc visu izņemot kājas un bārdu, visu kažociņu, rokas viņam ir paslēptas aiz muguras, jo tur tieši aiz muguras viņam ir dāvana. Ko tu gribi dabūt no salaveča? Vai tu rakstīji vēstuli? Lūk, uzmanīgi. Iekrāsoju arī kažociņu.
kažociņš ir gatavs. Un tagad man būs nepieciešama baltā krāsa bārdai. Es vēlos nokrāsot no sākuma bārdu, lai cepuri kārtīgi izžūst. Pirms tu ņem nākamo krāsu, otu kārtīgi nomazgā un nosusini. Mums šeit ūdens nav nepieciešams, jo savādāk darbiņš ilgi žūs. Un gošai tik ļoti kā akvareļiem ūdens negaršo, ja tikai otu mazgāšanai. Tātad, tagad es paņemu balto krāsu un iekrāsoju bārdu. Deguns man tā arī paliks kartona krāsā. Es tikai mazliet novilkšu šeit svītriņu, lai deguntiņš izskatītos apaļš. Uzmanīgi un kārtīgi krāsoju bārdu. Tā kā kažociņu es esmu nesen krāsojis, tad esmu ļoti uzmanīga, lai nedabūtu bārdā rozā krāsu. Ja satiksies baltā ar sarkano, tad izveidosies rozā krāsa. Tāpēc es ļoti uzmanīgi novelku vietās, kur satiekās abas krāsas. Daudz krāsu es neņemu, rozā tomēr trāpīja mazliet, bet ne tik daudz. Lūk, ir gatavs. Un tagad es vēlos, lai manai cepurītei būtu arī zelta krāsa. Tu izvēlies, kura gribi. Otu atkal kārtīgi nomazgājam. Vai nu iztīram mitrajā salvetē. Nosusinam un paņemam nākamo krāsu. Man tā ir zelta. Un iekrāsojam atlikušos laukumus. Varbūt tavam rūķim būs 3 krāsas cepurē. Vai nu viena, kā tu vēlies. Šo rūķi var likt pie sienas, vari likt zem egles, vari uzdāvināt kādam. Kad tu glezno, tad vienmēr domā labas domas. Tad tavs zīmējums arī visiem patiks, jo dāvās to prieku un laimi, ko tu esi izjutis, kad darbojies. Nu, lūk, vēl mazliet. Un mans rūķis brīnumdars būs gatavs. Kamēr es gleznoju, es domāju, kādā krāsā rūķim būs kurpes. Šo krāsiņu es arī ielikšu mazliet deguntiņā un iekrāsošu ar zelta, gribēju sudrabu teikt, ar zelta krāsu arī bārdiņu. Lūk, atdzīvināju. Tagad es vēlos, lai viņa kurpes būtu zeltains. Paņemu zeltaino krāsu un nokrāsoju. Gaišs un skaists rūķis sanāca. Paslēpies zem cepures un aizmugurē slēpj dāvanu. Man ļoti patīk mans rūķis. Es sagaidīšu, kad viņš izžūs un apvilkšu to ar melno marķieri, lai viņš būtu izteiktāks.
Kā es to darīšu? Šeit augšā vilkšu uz leju. Uzmanīgi apvilkšu. Redz, rūķis izskatās pavisam savādāks. Lūk, deguns. Tūlīt būs arī bārda. Un pēdējās ir rūķa kājiņas. Savam rūķim es izdomāju pievienot cepurei bumbuli. No kā es to veidošu? No vatis. Tu vari paņemt arī kādu bantīti, spīdumiņu. Es paņemšu vatas gabalu, mazliet to sarullēšu, uzlikšu līmi un pielikšu klāt bumbuli. Lūk, mans rūķis brīnumdaris ir gatavs. Es paņemšu krāsainos flomasterus un uzzīmēšu mazās zvaigznītes. Un no šīs pusītes arī. Lai kā sniedziņš izskatītos. Mēs ar rūķi brīnumdari tev novēlam priecīgus Ziemassvētkus un laimīgu jauno gadu. Tiksimies nākamreiz brīnumdarī. Ja tev patika nodarbība, nospied patīk. Seko manam YouTube kanālam.